Šobrīd esam reģistrējušies 8, kas mums ir pievienojies. Reģistrējos ar roku. 10 reģistrējušies. Labi, kolēģi, tad sākam šodienas sēdi. Kā pirmo ziņotāju aicinu Ikaunieka kungu. Ikaunieka kungs ar vairākiem projektiem, gan nosacīti ārējiem, gan arī ar projektiem, kas mums nāk no klimata fonda. Lūdzu, vārds Ikaunieka kungam. Jā, godātie deputāti, pirmais jautājums ir par lēmumu projektu, kas saņems pozitīvu apstiprinājumu no Horizon Europe. Tad projekta ieteikums 100% apstiprināts atbalsta programmā 100% apmērā. Projekta mērķis ir turpināt izstrādāt mākslīgā intelekta rīku, lai daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var gan vienkārši novērtēt zudumus ēkā visām konstrukcijām, tad ņemot vērā arī šobrīd izstrādāto Rīgas pilsētas digitālo vīni, gan vēsturiskos izstrādātos energoauditus, līdz ar to ir piesaistīts arī Būvniecības valsts kontrolas birojas, kas projektā ir partners, lai visus sistēmā esošos energoauditus varētu izmantot, lai apmācītu šo mākslīgo intelektu un ēkas, kurām tāds nav izstrādāts, varētu uz tā pamata vienkārši novērtēt savus zudumus un arī potenciāli plānot energoefektivitātes pasākumus. Šis ir turpinājums e-energy projektam, kas kurš noslēdzies, tur ir nepietiekums šis aktu apjoms, līdz ar to tika sagatavots šis pieteikums. Lūdzu apstiprināt un atbalstīt projektu. Paldies. Ikaunieka kungu par ziņojumu, paldies par jautājumi. Jā, varbūt pat ne jautājums, lūgums akcentēt 100% finansējums no Eiropas vai no pašvaldības nauda tur. Un nākamais jautājums arī. Jā, es atvainoju, šobrīd pieminēju tikai par 100% nepieminēju daļu. Projekta kopējais finansējums ir 196,600 eiro. 100% piešķirts no Eiropas komisijas, tad nav nepieciešams pašvaldības ieguldījums. Taču nepieciešams priekšfinansējums 29,000 eiro, 490 eiro apmērā. Paldies, kolēģiem jautājumi. Jautājums neredzu, vai kāds vēl debatēt. Tad es nebatēju neviens no pieteicis, lai jāizdarīt balsu. Šeit programmā viņai ir. Izglītības komitejas jautājums, ja pareizi saprotu. Jā, mēs uz palku. Pēc tam uz palku, jā. Tā, 12 mājas sistēmā. Un, lai būtu bijis, paldies, kolēģi. Lēmumu pēc apstiprināts, izlīmētas priekšu. Turpmākie 3 projekti, kurus lielā mērā ir saistīti ar to klimata programmu, ja nav iebildumu, tad varbūt Igaunija mums noziņot par visiem 3 reizes. Par pirmajiem 2 lūgums kopā, tad un otrajiem 2 atsevišķi. Tad, jā, otrais un trešais jautājums ir līdzvērtīgi kā pagājušā komitejas sēdē par īpašumu departamentu jau iepriekš apstiprināto un rezervēto finansējumu, toreiz gan saules paneļu uzstādīšanai 2 dažādās ēkās, gan Hipokrāta ielā 6, Gājuzars sociālā pakalpojuma centrā, otra ir jāuzbūvētajā Priedēnas ielā 11. Ņemot vērā, ka šis termiņš tuvojās noslēgumam un ņemot vērā jau iepriekš izstātītos argumentus arī iepriekšējā komitejas sēdē, tad no Rīgas enerģētikas aģentūras puses jāvirz jautājums par projektu anulēšanu, taču vēršanu uz uzmanību īpašumu departaments gan iepriekšējā komitejas sēdē, gan arī saņemt vēstuli ar lūgumu pagarināt šo projektu ieviešanas termiņu. Līdz ar to tad lūdzu izskatīt un ņemt vērā arī īpašumu departamentu šo vēstuli par pagarināšanu vai anulēt šo lēmumu projektu. Lielas paldies par ziņojumu. Vai mums ir kaut kādas indikācijas, kādā statusā ir mūsu pagājušais lemtais, proti vai īpašuma departaments jau ir izsludinājis iepirkumu
Šobrīd nebija vēl izsludināts iepirkums departamentu par iepriekš pagarinātu. Uz jūnija sākuma viņi solīja kaut ko. Liekas, jā. Kolēģi, man priekšlikums ir dot iespēju īpašumu departamentam strādāt ar šiem projektiem. Tāpēc es aicinu, ja nav jautājumu vai debašu, es aicinu balsot par katru, atbalstot pagarinājumu līdz 31. decembrim mēs pagājušajā pagarinājām. Jā, bet tas lūgums monitorēt un principā mēs arī jūlijā skatīsimies nākamajā komitejā, tad skatāmies, kāds tur ir status. Kolēģi, aicinu balsot par. Vispirms par otro jautājumu par saules paneļiem. Tātad Priedainas ielā tagad. Pēc tam. Elis sistēmā mums ir 13 pār. Pūpola ir Teams par. Skatāmies, vai nav arī paralēli Elisā. Tātad lēma projekts ir atbalstīts. Liels paldies. Ejam tālāk. Saules paneļi Hipokrāta ielā. Pievēršam uzmanību balsojumam. Tā. Par Elis sistēmā, Zane Pūpola Teams 14 pār. Liels paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Ejam tālāk, tātad 5. Kvēlpūdžu nomaiņa Rīgas valstspilsētas izglītības kultūras sporta padotības iestādēs. Piedodiet, jā, es te pārskatījos. LED gaismekļiem, jā, administrācijas valdībā esošās ēkās. Jā, Rīgas enerģētikas aģentūra saņēmusi klimata programmai no centrālās administrācijas valdībā esošajām ēkām, kur līdz šī gada 15. decembrim paredzēts veikt neefektīvo dienas gaismas spulžu. Tātad LED gaismekļu ir efektīvāki nomaiņi 6 valdījumā esošajās ēkās, kas ir Pāles iela 9, Vienīgi iela 43A, Circēm iela 28, Jaglons iela 4B, Edvards iela 46 un Asfaltums 1. Tad šī ēka centrāla administrācijas izrunājuši savus kapacitātes ietvaros var veikt šos projektus, ir apliecināti pabeigts līdz šī gada beigām, un projektu pieteikums atbilst visām iekšējiem noteikumiem par klimata programmas īstenošanu un sasniedz dzīves ciklu laikā arī ne tikai 116,5 tonnas emisiju ietaupījumu, bet arī elektroenerģijas ietaupījumu 77 megawatt-stundas gadā, kas arī samazina plānotās izmaksas par 3700 eiro katru gadu. Lūdzu atbalstīt un piešķirt finansējumu centrālajai administrācijai šī projekta īstenošanai. Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Lūdzu. Atmaksāšanās periods ir rēķināts, tas viens arī no lietām, ko mēs vērtējam, tad šobrīd ir prasīt 82,450 eiro, tad paredzēts, ka kopējās ietaupījums ir 3700 gadā, tad atmaksāšanās laiks šajās ēkās ir daudz vairāk kā 20 gadu, bet tas saistīts ar to, ka darbības ilgums apgaismojumam ir ļoti neliels daudzās ēkās. Pieņemsim, ka šī telpas tiek lietota neregulāri. Tas kopējais visa projekta.
Paldies. Ietaupījums ir lielāks, tas ir 3700 eiro ieguldījis paša centrālā administrācija. Līdz ar to samalojums, es atvainojos, tad atmaksāšanas laiks ir īsāks, bet to es no galvas šobrīd nevarēšu pateikt. Pārskatīt. Ok, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumus neredzu, debatēm arī neviens nav pieteicis. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Tā, Elis sistēmā 13 pār, kā mums izskatās Teams. Tā ir Elis sistēmā. Mums pašiem kaut kas uzkārās Teams programmā. Ok, plus Zane Pūkola MS Teams 14 pār, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies, kolēģi, virzamies tālāk. Noslēdzošais šajā kontekstā Kvēlspulģu nomaiņa Rīgas valstspilsētas izglītības, sporta un kultūras departamentu pakļautībā esošās iestādēs. Jā, tad energo pārvaldības sistēmas ietvaros enerģētikas aģentūras kolēģi kopā ar izglītības departamentu kolēģiem un arī katras ēkas pārstāvjiem veikuši šo te apgaismojumu uzskaiti. Ir tiešām gan kvēlspuldzes, gan halogēnas spuldzes, tad atsevišķi ēkas speciāli velta kādu dienu gadā, lai atrastu, kur tāds iegādāties, jo šie izdevumi skolu un izglītības iestāžu budžetā savukārt izdevumi par enerģiju finansējumu budžetā. Tad šis projekta ieteikums par visās šajās ēkās, kas uzskaitīts veikt tieši kvēlspulģu un halogēnas spulģu nomaiņu, kur ir iespējams veikt pašu spēkiem, tad ieskūvējot šīs spuldzes cokolā vai E7, kopā paredzēts nomainīt 7751 kvēlspuldzi. Šajā gadījumā tad ietaupījums ir 411 megavatstundas gadā. Un šeit tas atmaksāšanās laiks tiešām būtu 2 mēneši, kas ir saistīts ar to, ka tās ir ļoti, ļoti neefektīvs apgaismojums un paredzēts investēt tikai 19,000 eiro par visām šīm skolām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un rezervēt finansējumu izglītības sporta departamentam šo te spulģu nomaiņai. Tad kopā ar departamentu esam vienojušies, ka tiks veikts viņu kapacitātes ietvaros līdz šī gada beigām. Liels paldies par ziņojumu. Redzu, ka deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Jirgensona kungs. Mēs nesen nobalsojām par vienu sarakstu, kur izglītības iestādē šīs spuldzes mainīt. Vai šis ir nākošais saraksts? Vai tas pats? Šis ir ēkas, kuras gan nav iepriekšējā sarakstā, gan ēkas, kurās īpašuma departaments arī veiks lielo gaismotņu nomaiņu. Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt tikai kvēlspulģu un halogēnas spulģu nomaiņu. Šīs spuldzes nav iekļautas jūs minētajā iepriekšējā ieteikumā un nepārklājās. Tad tā doma bija tāda, ka iepriekš jau šīs ēkas lielais apgaismojums tiktu jau nomainīts jau iepriekš, taču ņemot vērā īpašuma departamenta aizķeršanos, par ko mēs iepriekšējā komitejā balsojām, pagarinājām, tad šis iet paralēli tam projektam. Tas ir tātad tas ir nākošais jau. Citiem vārdiem sakot, iepriekšējais tas tā kā aizgāja, un šitas ir papildus. Jā, tas iemesls īstenībā, kāpēc tas tika izņemts arī mājokļu īpašuma departamentam, lai nebūtu daudz dažāda veida spulģu, tehniskās specifikācijas, tad viens no viņu pieteica tikai dienas gaismas spuldzes, tad lielos gaismas ķermeņus, kurus tad organizētā iepriekšējā projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka dienas gaismas spuldzes nav vienīgais apgaismojuma veids skolās, un tad paralēli ar īpašumu departamentu esam vienojušies, ka izglītības departaments var pats šo te veikt un paši organizēt salīdzinoši vienkāršāku projektu.
Bet kas veica to pieteikumu apzināšanu? Tas ir izglītības departaments, īpašuma departaments apzināt situāciju, ka tieši tajās skolās vai, teiksim, bērndārzos. Jā, tas izriet no energo pārvaldības sistēmas, tas ir redzams, taču konkrētus gaismakļus, kā es minēju, uzskaitīs skolas kopā ar izglītības departamentu rīkojumu, un kolēģi pārbaudīja un apsakoja arī skolas, kuras paši netika galā. Citiem vārdiem sakot, tātad uz iestāžu pašu apzinātās situācijas faktiski, tie pieteikumi tika veidot. Jā, tas kopēja sadarbība. Tas mērķis ir, lai kopumā iestādes šādas spuldzītes, lai viņas iegādātos ledus, taču, kā es tikai neiegādājās, jo tur budžets, kas paredzēts ļoti neliels un meklēja lētāko risinājumu. Tad, lai tas neturpinātos, tad caur šādu programmu ir iespējams iegādāties efektīvas gaismakļus un samazināt arī kopumā izdevumus budžetā. Paldies, bet, es jau pagājušajā to situāciju teicu, ka, vinētāji tie, kas nesteidzās nomainīt, un zaudētāji tas sanāk faktiski tie, kas pa savu naudu paši jau to izdarījuši, nomainījuši, tie varēja to naudu tērēt citām vajadzībām. Jā, bet, nav jau informācija par to, kādas programmas, kad tiks realizētas, lai tad saprast, kur tad centralizētajā vilcienā, kurā vagonā varētu iekāpt iekšā. Jā, mēs jau to veicam paši par savu naudu, bet izrādās, ka paralēli ies arī tāda programma. Paldies! Paldies, šis ir mazliet jautājums īpašuma departamentam lielā mērā un ar izglītības departamentam. Mēs šeit vairāk esam kā projekta pieteikuma saņēmēji, izvērtētāji un finansējumu resursu attiecīgi piešķīrēji. Lūdzu vārds Ģeri kundzei, lūdzu. Man sekojuši jautājums, sakiet lūdzu, cik ilgi kalpo šis spuldzes? Spuldzē minimālais kalpošanas laiks 30,000 stundas. Tas nozīmē, ka konkrētais apgaismības lietās 4,000 stundas gadā, kas būtu tas laika, kad ir tumšs, un līdzīgi tā birojā mainās. Jūs visu laiku uzturoties, tas kalpošanas laiks būtu 10 gadi, un nedaudz mazāk atkarībā. Ir telpas, kurās stundu ilgums ir mazāks, tā izglītības iestādēs tas ir 2000 stundām, līdz ar to tas kalpošanas laiks ir 15 gadi. Un tam ir garantijas, kāds mainīs pēc garantijas? Garantija ir līdzīga kā jebkuram produktam, ko pašvaldība iegādājās, kā Latvijas valstī noteikts. Tas nozīmē 2 gadi? Nozīmē 2 gadi, jā. Labi, paldies. Paldies. Vārds jautājumiem Rubika kungam, lūdzu. Sakiet, lūdzu, kāda veida projekti vēstas? Tas ļoti labs jautājums. Šobrīd nevarēšu atbildēt. Nesam izrunājuši arī pašumu departamentu un izglītības departamentu par to, kā mēs utilizēt. Bet, protams, kaut kādu kopīgi visticamāk savākšana un tam līdzīgi, jo kopumā gaismakļus šādus te var nodot tajās vietās, kas šie gošos gaismakļus. Bet ņemot vērā, ka skolā tas ir salīdzinoši lielāks apmērs, tad būtu jēdzīgi, ja tas būtu tāds kopējs darbs. Tad lielajā projektā mēs arī pieskārāmies, ka tiek mainīti vairāk dienas gaismas spuldzes, kas ir bīstams. Šeit mēs runājam par pārspuldzēm un halogēnu spuldzēm. Tas nav bīstams. Šīs varētu savā ziņā organizēt savādāk, bet lielajā projektā ir paredzēts arī par tās, tas, kurš uzstāda arī savāks un patilzēs. Paldies. Jautājumiem vēl ir pieteicies. Ērenpriesa kungs, lūdzu. Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, kā tam spuldzēm bija, jūs minējāt stundu skaitu, ka viņi strādā nepārtraukti, bet es dzirdējis esmu, ka viņas ieslēdzot un izslēdzot, tad viņām zūd tās, notiek tas kaut kāds tas nodiluma efekts vislielākais, ja viņas bieži slēdz iekšā ārā. Jā, viens spuldzēm ir noteikts arī deklarācijā, tehniskajā specifikācijā, kas spuldzes tiek certificēts, lai saņemtu šos marķējumus. Tur arī viens no kritērijiem ir ne tikai dzīves ilgums šīs stundas, bet arī ieslēgšanās un izslēgšanās reižu skaits.
Tad šobrīd, manuprāt, lielākai daļai tas ir virs 100,000 reizēm, tad jūs varat ieslēgt un izslēgt. Tas ir tiešām liels skaits, priekš normālas darbības, tā, ka jūs ieslēdzat 2 reizes, 3 reizes dienā un izslēdzat, tas nesasniedz šo te noteikto limitu. Protams, ja tur apzināti tiek slēgāts iekšā ārā tāds telpas, tad tas varētu pastāvēt risks, ka izdeg daudz ātrāk nekā tas 30,000 stundas, un līdz ar to ir kā šis ieslēgšanās režu skaits sabojājušos. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumiem, kolēģi. Vai kāds grib pieteikties debatēs? Redzu pieteikumus, aicinu atbalstīt. Tad liels paldies ziņotājiem par ziņojumiem. Skatāmies, kas mums tur būs. Par ELIS sistēmā, kas mums ir Teams. Šī mums nav lēma projekts atbalstīts, ziņotājs aizgājot. Vēlreiz paldies ziņotājiem. Virzamies uz priekšu. Mājokļu vides departaments ir krietni pastrādājis uz jaunām iniciatīvām un jauniem projektiem. Lūdzu vārds Lorim Pūtiņam. Pēc patīšmā vides departaments projekta nodaļas vadītājs ziņos par 3 projektiem, par katru atsevišķi. Pirmais projekts ir programmas Interreg Europe projekts ar nosaukumu Heroes, latviskais nosaukums pieejamu mājokļu uzlabošana un reģionālo uzraudzību Eiropas ilgspējai. Projektā mums ir uzrunājuši partneri no Itālijas, ar kuriem pilsētas attīstības departaments jau veiksmīgi strādā arī citos projektos. Šis projekts ir par mājokļu politikas uzlabošanu, attīstīšanu ne tikai Latvijā, bet arī citās partneru valstīs. Bet attiecībā uz Rīgas pašvaldību mums tās aktivitātes būs tādas, ka viņas ir saistītas ar izstrādātajām un apstiprinātajām mājokļu politikas pamatnostādēm. Respektīvi, ar šo projektu mēs plānojam piesaistīt cilvēku resursus pamatnostādēs noteikti uzdevumu īstenošanā, tas ir punkts 1. Un punkts 2 ir mājokļu politikas pamatnostādņu vidas izvērtējums, jo tieši šis projekts sakristu, ja mēs šo projektu apstiprinām, šis projekta īstenošana sakristu ar pamatnostādņu vidas posmu, un tas būtu ļoti veiksmīgs Rīgas, kā mēs varētu bez vēl papildu resursiem izvērtēt esošās politikas pamatnostādnes un to attīstību un tālāku virzību. Attiecībā uz finansējumu, tā kā šis ir Interreg Europe programmas projekts, šeit ir pieejams finansējums 80% apmērā no kopējā. Šobrīd plānots ir, ka departamenta aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešams 198,000 eiro, attiecīgi 80% ir 158,400 eiro un 20% ir partneru finansējums, bet vēlos norādīt, ka šajā gadījumā šī programma paredz arī valsts līdzfinansējumu 10% apmērā, kas būtiski, respektīvs pusi samazina pašvaldības finansējumu apmēru līdz 19,800 eiro. Lūdzam komiteju atbalstīt projektu īstenošanu un iesaistīšanos kā partneriem. Vēlos gan norādīt, ka projekts vēl nav apstiprināts, viņš vēl nav iesniegts, bet tad, kad mēs viņu iesniegsim un ja mums viņu apstiprinātu, tad nāksim vēlreiz ar konkrētiem budžeta skaitļiem, ar konkrētiem termiņiem, jo šobrīd projekts, kā jau teicu, vēl tiek izstrādāts. Mums vienkārši nepieciešams komitejas akcepts, lai mēs kā pašvaldību varētu iesaistīties šeit projektā. Paldies par iniciatīvu, paldies arī par ziņojumu. Vārds jautājumiem. Ģērī kundze, lūdzu. Jā. Jautājumu uzreiz par 3 punktiem. Sakiet, lūdzu, kāpēc viss ir rakstīts nevalsts valodā? Tie nosaukumi ir rakstīti nevalsts valodā. Partneriem, tad nosaukumi ir angļu valodā. Mums pat Rīgas domē liedz runāt nevalsts valodā, tad ir vajadzīgs tulkojums, ir tīpaši nosaukumos. Ne tikai departaments ir, kurā programmā darba valodas. Tad varbūt mēs likvidēsim dubultu standartus, vai jūs tomēr
varat tulkot nākamreiz, jo... Arī latviskais tulkojums. Nē, nu vai, ja sameklējot jau var kaut ko atrast, jā, bet tā caurskatot programmu var saprast, ka 3 punkti mums ir izklāsti angliski. Tas nav pareizi. Nē, nu tas kolēģi, šī ir nosacīta normāla prakse. Visur, kur mēs pretendējam uz ārējo finansējumu, mēs izmantojam parasti angļu valodu. Ja? Tas ir līdzīgi Horizon projektos, līdzīgi tas ir Interreg projektos, līdzīgi tas ir arī citos. Tas, ko mēs darām, protams, mēs visu nepieciešamo informāciju, kas ir domes dienas kārtības informācija, proti lēmumu projektu, proti izdruku no projektu vienotās sistēmas un tā tālāk, esam satulkojuši valsts valodā. Nu, tā ir normāla prakse, vienmēr tāda ir bijusi un domāju, ka arī turpmāk, ja nekas nemainīsies, tāda arī būs. Papildināt nekungu šajā projektā tieši arī budžetā ir paredzētas aktivitātes arī kaut kādas, gan šajā, gan citos projektos, ja ir kaut kādi informatīvie materiāli, protams, tiek paredzēts viņu tulkošana valsts valodā un materiāli netiek izplatīti angliski, vai tiek kaut kādi bukleti vai kaut kas tāds un pasākumi, protams, notiek arī, ja tiek paredzēti vietējai auditorijai, tie notiek latviešu valodā. Paldies, Ģērī kundze, varbūt vēl jautājumi? Paldies, kolēģi. Skatos, ka jautājumiem neviens nav pieteicies, aicinu atbalstīt. Par ELIS sistēmā, FIMS sistēmā mums ir Aneta Iekapsone Žogota par, lēmumu projekts atbalstīts, veiksmi darbos un tā teikt, cerams, ka izdosies nonākt līdz projekta gala pieteikumam. Virzamies tālāk, nākamais projekts, tātad Cirkin Town, ja? Čirkas pilsētā vai? Pilsētā, pareizi. Singularity no angļu vārds singularity, aprita. Lūdzu ziņojumu. Jā, paldies Epkungam par vārdu. Šis projekts ir, jāsaka, godīgā, varbūt vēl sarežģītāk nosaukumu kā iepriekšējais, bet uzreiz var teikt, jā, ka tā šo programmu specifika ir, ka šie nosaukumi gan latviešu valodā, gan angļu valodā ir pietiekami sarežģīti. Projekts ar latviešu nosaukumu noturība, izmantojot aprites un kultūrtošanas kultūru maisaimniecībās kā priekšnoteikums klimatneitrālām pilsētām. Cirkin Town ir Cirka at Home plus aprites pakalpojumi. Šim projektam mums ir uzrunājis Ķīles universitāte, kuriem mēs arī esam partneri jau vairākos asociējos Interreg projektos. Šis ir Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts. Pēc būtības projekts paredz aprites ekonomikas principu ieviešanu. Apkaimēs šis projekts mums ir sadarbībā ar apkaimē iedzīvotāju centru, kur arī paredzēta viņu iesaistīšanās un viņu dalību, lai ieviestu dažādas aprites ekonomikas principus Rīgas apkaimēs. Konkrēti projektā mēs kā departaments plānojam pilotēt un testēt, ja tā varētu teikt, aprites principu ieviešanu un konkrēti apkaimē. Pagaidām izskatās, ka šī apkaimē varētu būt Vīzingā, un pie tā mēs vēl strādājam, kura apkaimē mēs ņemtu projektā. Paredzēts izveidot tādus kā aprites centrus, kuros cilvēkiem būtu iespēja gan dalīties ar matām, gan iegūt vērtīgas zināšanas par aprites ekonomikas principiem. Attiecībā uz finansējumu līdzīgi tā kā citās Interreg programmās finansējums 80% apmērā nāk no Eiropas Savienības un 20% ir pašfinansējumi, bet jānorāda arī kā līdzīgi kā iepriekš 10% mēs varam saņemt kā nacionālo līdzfinansējumu no valsts. Šobrīd plānos projektu finansējumu kopēji 180,000 eiro, no 144,000 programmas, un attiecīgi pašvaldības 36, bet kur ir iespējams samazināt līdz 18,000. Arī lūdzam izskatīt un atbalstīt šo projektu īstenošanas ideju. Arī projekts vēl nav iesniegts, bet ļoti intensīvi strādājam pie projektu iesniegšanas, un ja komiteja atbalstīt, turpināsim darbu. Un ja apstiprinās, tad jau nākamie pēc tam jau ar konkrētiem budžeta skaitļiem, ar konkrētiem arī termiņiem konkrētākiem, jo šobrīd tas vēl izstrādes stadijā. Paldies par ziņojumu. Vārds jautājumiem Zanai Pupolai. Lūdzu, Zane.
Paldies par prezentāciju un par lielisko projektu. Cerams, ka arī saņēmēji uzskatīs, ka tas ir lielisks. Sakiet, lūdzu, tas, ko es saprotu, ir, ka viens no posmiem šajā projektā būs šie dalīšanās centri. Vai tie būs pastāvīgi dalīšanās centri, kā teiksim kaut kāda ēka vai kaut kāda vieta ēkā? Vai arī tas būs kaut kāds tāds periodisks, teiksim, negribu to nosaukt par tirdziņu, bet līdzīgi tā kā, teiksim, repair kafē, kas ir reizi mēnesī uzrodas kaut kādā vietā un tur var ar kaut ko apmainīties vai izdarīt lietas, vai šis būs kaut kas tāds statisks, un vai tas nozīmē, ka arī izvēlas pareizo apkaimi, kurā to ierīkot, vai uz to varēs pretendēt arī cilvēki no citām apkaimēm, kas ir pietiekami tuvu. Es varbūt varu atbildēt otrā, protams, tas, ka ja viņš atrodas kādā apkaimē, vienkārši mums projektā ir tā doma, ka mēs noplotojam vienā, ja tas strādā, mēs mēģinām viņu replicēt arī citās apkaimēs. Bet atbildot uz to pirmo jautājumu, doma ir tāda, ka mums projektā ir paredzēts arī finansējums dažādu plauktu, galdu, krēslu iegādē, ko mēs aprīkot esošās pašvaldības telpas. Kuras telpas tās būtu, mēs vēl ar apkaimju iedzīvotāju centru skatāmies, kur vislabāk to darīt, bet katrā ziņā tas nav plānots kā tāds tirdziņš, kas notiktu varbūt katru svētdienu vai reizi sestdienā. Bet katrā ziņā nav plānota telpu iegāde vai telpu tiešā veidā tā kā izīrēšana vai izveida, vairāk ir telpu aprīkošana, esošo telpu aprīkošana. Lai cilvēkiem būtu iespēja patiešām nākt un apmainīties ar šīm mantām, atstāt nevajadzīgās mantas un paņemt tādu, kas viņiem ir vajadzīgi. Es saprotu, ka viena daļa no kritērijiem, kā izvēlēties tās pareizās apkaimes, būs arī piemērot telpu esamība, kas būtu pietiekami pieejamas, ne tikai gluži lokācija un tur, nezinu, iedzīvotāju blīvums, bet arī šis būs viens no faktoriem. Jā, tas būs viens no faktoriem, bet nevienīgi. Skatāmies arī to, kurās apkaimes, piemēram, ir kāds iestrādes jau bijuši šajā jomā, vai ir kāds vai lielāks potenciāls attīstībā. Bet jā, telpas arī, protams, ir viens no. Tāpēc mums ir svarīgi arī, ka mēs iesaistam apkaimju iedzīvotāju centrus, ar viņiem jau esam vairākas reizes tikušies, un viņi arī savā pusē skatās, kā labāk šo projektu būtu īstenot, kādus cilvēku resursus piesaistīt vai esošos vai kādu jaunu, jo skaidrs, ka šo budžetu, piemēram, tur, ja mēs izdomājam 3 gadiem, skaidrs, ka tur nesanāk, piemēram, ne pa 3 pilnām slodzēm, pat ne 2 pilnas slodzes, līdz ar to varbūt ir esošie cilvēku resursi vai kaut kā neliela slodze dalīšana, to mēs visu skatīsimies. Un sakiet, kad mēs varam sagaidīt rezultātus šim projektu konkursam? Rezultātus plānots ir uzsākt 1. martā, iesniegšana mums ir tagad līdz Jāņiem, uz rudens puses varētu būt. Droši vien, ka apmēram kaut kāds novembris, decembris varētu būt rezultāti. Gribētu teikt ātrāk jau. Vērtēšana vairs nebūs atkarīga no mums tiešā veidā, bet uz rudens pusi jau vajadzētu būt zināmiem rezultātiem. Bet liekam lielas cerības, ka ņemot vērā, ka ar šiem partneriem mēs esam daudzos citos projektos, viņiem ir tiešām pieredze gan projektu rakstīšanā, gan īstenošanā, tad ir diezgan lielas cerības, liekam uz to, ka projekts tiks apstiprināts. Skaidrs, labi, paldies. Paldies. Jautājums Rempreisa kungam, lūdzu. Jā, labdien. Sakiet, jums kaut kāda citu valstu pieredze, ko jūs esat ņēmuši vērā, vai vienkārši jūs tā? Pirmkārt, šis projekts jau ir citu valstu iesaist, lai mēs šo labo pieredzi varētu pārņemt, bet otra lieta, kas ir šajā jomā arī aktīvi darbojas Rīgas enerģētikas aģentūra. Nē, es saku, jā. Viņi gan nav kā projekta partneri šajā partnerē, esam mēs, bet mēs esam ar viņiem runājuši. Protams, un projektā būs tieši sadarbība, lai mēs no vienas puses nedublētu aktivitātes ar to, ko viņi dara, bet no otras puses papildinātās aktivitātes. Tā kā mēs to labo pieredzi, Rīgas enerģētikas aģentūra. Es vienkārši gribētu dzirdēt citu valstu pieredzi šajā jautājumā, ka mēs jau neko jaunu neesam izgudrojuši. Tas viss jau sen ir bijis, teiksim, Zviedrijā. Jau 20 gadus atpakaļ tas strādāja, bet šodien vairs nestrādā šis projekts tādā veidā, kā jūs tikko. Es vienkārši zinu, ka viņiem arī bija tādas apmaiņas punkti, viņi diemžēl dabūja viņus slēgt ciet, jo tur visādi citādi incidenti bija un izlaupīšanas un vēl visādas lietas, un tāpēc, cilvēki sāk ņemt un tirgot un tā tālāk un tā projām. Un arī
varētu teikt, pat sliktās prakses apzināšana, ko nevajadzētu darīt, un lai mēs izvairītos no kaut kādām kļūdām, tas ir pirms kaut kādas ieviešanas, jā, ir paredzēts arī. Bet tur kaut kāds cilvēku darbinieks kaut kāds būs, kas tur vēro visu to kontrolēs, vēros, sakārtos, kārtos. Mums ir plānots jāpiesaistīt departamentā esošos cilvēku resursus, jo tieši sanāks tā, ka mūsu esošais projekts tajā laikā, kad viņi apstiprinātu, jau sāk iet uz beigām, un tad cilvēks, kurš strādā esošajā projektā, pārņemt šos darbus. Sākumā tur būtu neliela pārklāšanās ar esošo vienu projektu, bet būtības jā, tas ir departamentāls pilns slodzes cilvēks, kurš tad ar šo arī strādātu. Nu, skaidrs, jā, labi. Paldies. Paldies. Vairāk jautājumus neredzu. Aicinu atbalstīt. Lūgums no manas puses, protams, strādājam kopā ar Rīgas enerģētikas aģentūru, tāpēc, ka viņi arī veido vienu to ekonomikas aprites centru, lai mēs redzam, kas strādā, kas nestrādā. Ejam uz balsošanu. Jā, lūgums atbalstīt. Tad 12 balsis par ELIS sistēmā, 2 no Anitas Iekapsona, Žogatas un Dāvis Talta mums ir tīms, tātad 14 par. Lēmuma projekts atbalstīts. Paldies, kolēģi. Virzamies tālāk par dalību projektā Forest. Jā, lūdzu, Lūdzu. Paldies. Šis ir 3. projekts, ar ko mēs šodien esam atnākuši. Latviskais nosaukums ir izteikti eitrofu ezeru attīrīšanu saistot nogulumos esošo fosforu. Šis projekts, ja tā varētu teikt, ir kā loģisks turpinājums esošajam projektam Trust Alum, kas ir esošais projekts, kas ir par Velnezera attīrīšanu no fosfora savienojumiem. Tad šis projekts, jaunais projekts Forest, kurā mums arī uznājuši piedalīties Latvijas Hidroekoloģijas institūts, paredz pirmkārt Velnezera monitoringu pēc esošā Trust Alum projektu, un tad pēc uzraudzību un paskatīties, kas ar šo Trust Alum metodi notiek pēc esošā projekta. Un otrs, tā kā mums ir svarīgi iegūt arī pieredzi no dažādiem ārzemju partneriem, tikpat svarīgi, manuprāt, ir dalīties arī ar esošo pieredzi ar Latvijas partneriem. Līdz ar to, tā kā Rīgas pašvaldība šobrīd ir pirmā vienīgā pašvaldība, kas izmanto šo alumu metodi, tad projektā ir paredzēts arī, ka mēs ar savu pieredzi par to, kā ir izmantot šo alumu metodi, dalīsimies arī ar citām Latvijas pašvaldībām, kuras vēlētos izmantot šo metodi, lai arī viņam palīdzētu un atvieglotu to darbu tieši Latvijas līmenī. Attiecībā uz finansējumu šeit ir paredzēta būtiski mazāks finansējums nekā citos projektos 15,000 eiro, no kuriem arī 80% ir 12,000 eiro no Eiropas Savienības un 3,000 eiro pašvaldības daļa, ko var samazināt, piesaistot valsts finansējumu 1,500 eiro. Arī līdzīgi iepriekšējos divus lūdzam atbalstīt un atbalstīt projektu īstenošanu un pašvaldības iesaistīšanos kā projektu partneriem. Paldies par ziņojumu. Vārds Jirgensona kungam, lūdzu. Es atvainojos, iespējams, ar dokumentos bija rakstīts, es neizlasīju, no kurienes Velnezerā fosfors. Velnezerā fosfors ir vēsturiski veidojies no ezera, teiksim tā, iepriekšējās izmantošanas, tas ir, ka cilvēki mazgājās un gan paši mazgājās, un dažādas lietas mazgāja. Fosfors viņš šobrīd ir ezerā diezgan daudz. Jā, un viņš traucē attīstīties skābeklim, un tur ir ļoti zemes skābekļa līmenis. Bet arī citos ezeros mazgāja kaut ko, mazgāja citur. No Velnezeram ir tāda īpatnība, ka viņš īsti tur nekas neiztek ārā no viņa, līdz ar to tas fosfors, tur tā apmaiņa, līmenis apmaiņa ir daudz mazāk kā citos ezeros. Bet varbūt, jā, ja jūs ieskatījāt šo Velnezeru, šī paša Velnezera attīrīšana būs ūdenī, plānot ir uz septembrī. Ar šo izmantojot šo jauno alumu metodi, ko mēs, teiksim tā, ja tā aizņemamies no biedriem, tā kā rezultāti būs zināmi rudens pusē. Paldies. Jautājumiem vārds Zanai Pupulai.
Līdzīgi tā kā bija arī ar Trust Alum projektu, man ir būtībā tikai viens jautājums, un tas ir, vai izdosies, tad, ja šis projekts turpināsies veiksmīgi un būs labi rezultāti, vai izdosies šo pašu projektu pieeju pārcelt uz citām piesārņotām ūdenstilpnēm Rīgā, un vai tam būs nepieciešams papildus meklēt kādu projekta naudu, vai ir cerības, ka mēs to varētu kādreiz budžetā iekļaut? Noteikti šo konkrētu šeit nav paredzēts, ka Rīgas pašvaldība attīrīt vēl kādu ezeru, tās izmaksas jau vairs nav 15 000, tās ir daudz lielākas. Šeit ir paredzēts, ka mēs dalāmies ar mūsu pieredzi un monitorējam. Attiecībā uz nākotnes plāniem skatāmies, kādu projektu vēl varētu piesaistīt, bet šobrīd nekāds konkrēts idejas nav, jo tas bija Rastālu projekts, tas bija pilotprojekts, jā, mēs nopilotēsim rudenī. Par tālāku, jā, protams, viens variants ir pašvaldību budžeta līdzekļi, otrs ir piesaistīt kaut kādus projektus, bet šobrīd neesam vēl atraduši kaut kādus tādus konkrētus avotus, kādu projektu varētu izmantot. Ok, paldies. Paldies, kolēģi. Tā, jautājumiem redzu, ka nav vairs neviens pieteicies, bet ir pieteikušies debatēm. Debatēs mums arī Pupols kundze, lūdzu. Es, kā jau parasti debatēs, kad runa ir par projektiem, tikai gribu izteikt lielisku paldies un atzinību Mājokļu un vides departamentam. Man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka jūs tā sasprājušies projektu rakstīšanu. Es ceru, ka būs vēl. Es ceru, ka šie būs ļoti veiksmīgi. Man liels prieks skatīties, kā tas virzās uz priekšu, un es noteikti atbalstu visus centienus šajā virzienā. Mums vajag ne tikai piesaistīt līdzekļus, protams, bet arī atrast savu naudu, kā iztērēt vidas uzlabošanai, bet tas, ka mums izdodas piesaistīt Eiropas fondu naudas, tas ir lieliski. Paldies! Paldies, paldies Pupols kundzei par labiem vārdiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Par ELIS sistēmā, Anita Iekapsone, Žogato un Dāvis Stalts par Teams sistēmu ar 14 balsīm par. Lēmuma projekts atbalstīts. Lielas paldies Butņa kungam, paldies arī departamenta kolēģiem par iesaistīšanos, piedalīšanos un projektu sagatavošanā, un novēlam izdošanos vērtēšanā, kā saka, lai mēs iegūtu tās iespējas. Nākamais jautājums ir saistīts ar valsts mājokļu un vides departamenta nolikumu grozi. Piedodiet, atkal skrienu pa priekšu. Tātad Meģes kundze ziņos par dzīvojamās mājas viršielā 4 izveidi. Principā nevis par dzīvojamās mājas, bet par skvēra izveidi piedzīvojamās mājas viršielā 4. Lūdzu. Labdien! Tātad šis te jautājums par skvēra izveidi ir sācies jau pirms vairākiem gadiem. Iniciators bija dzīvojamā māju privatizācijas komisija, kas vērsās pie dažādām iestādēm, lai noskaidrotu, kas būtu veiksmīgākais variants pārplānojot zemes robežas, piesaistot konkrētu zemes gabalu virsmu ielai 4, kas ir dzīvojamā māja. Tātad vēsturiski tur šīs te zemes gabala robežas stipri atšķirās no faktiskā lietojuma un arī nepieciešamības. Un tādējādi tika izstrādāts tematiskais plānojums, lai šīs te robežas pārkārtotu, tam, kā tas arī šobrīd tiek izmantots. Tātad pēc būtības tur ir zemes gabali vairāki, bet esošā skvēriņa teritorija pēc piederības un pēc zemes gabala robežām divas daļas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, savukārt divas uz privāti īpašumā esošā zemes, no kurām tad šī te virsšiela 4 arī gribētu tikt, tā teikt, vaļā. Tātad par vienu mazo zemes gabaliņu, kas ir ar apzīmējumu C, īpašuma departamentam jau ir ieplānot arī līdzekļi šī te gabaliņā atpirkšanai, savukārt par plānā norādīto
B daļu īpašuma departaments lūdza nozares komitejai pieņemt tādu konceptuālo lēmumu, ka mājokļu vides komiteja arī atbalsta sfēra izveidi un attiecīgi tad tas būtu par pamatu īpašumu departamentam paredzēt līdzekļus šīs zemes gabala daļas atpirkšanai. Vides pārvalde savu viedokli ir sniegusi jau 21. gadā, tāpat skvēra izveidi un privāti īpašumu esošo zemes gabala daļu atpirkšanu atbalstījis arī ir pilsētas attīstības departaments, norādot, ka šajā apkaimē trūks zaļo zonu publiski pieejamu. Jautājums ir skatīts arī mājokļu pilsētas attīstības komitejā pagājušā gada decembrī, un jautājumu risināt ir nodots īpašuma departamentam, bet, kā jau es minēju, tātad ir lūgums nozares departamentam arī sniegt savu konceptuālu atbalstu šī te skvēra izveidei. Tā ka lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, ar ko reizē arī atbalstam šī te skvēra izveidi un zemes gabala daļas atsevināšanu. Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Neredzu, ka kāds jautājumiem būtu pieteicies. Debatēm arī nav neviens pieteicies. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Šis arī faktiski ir komitejas jautājums, un tas ir arī komitejas lēmums uz domu, viņš visticamāk necirkulēs no mūsu komitejas. Par ELIS sistēmā. Anita Jēkabsone Žogota partnerības sistēmā. Lēmuma projekts atbalstīts. Paldies ziņotājiem, paldies kolēģiem. Virzamies tālāk. Nopietns dokuments, mājokļu vides departamenta nolikums. Patiesībā tās saknes savā ziņā auga mūsu iepriekšējām diskusijām arī šeit komitejā par to, kādā veidā mēs mēģinam deleģēt lēmumu pieņemšanas tiesības attiecībā uz atļauju izsniegšanu atkritumu apsaimniekošanas vietām, kur mums mūždien ir diskusijas, bet ir diezgan ierobežotas iespējas pieņemt lēmumus, kādi nav jau priekšrakstīti ārējos un iekšējos normatīvajos aktos. Bet nolikuma maiņas, protams, ietver arī mazliet vairāk nekā vienu punktu, tāpēc lūkšu kolēģiem, Dacei Ziediņai, Evijai Meļai noziņot. Jā, labdien! Mājokļu un vides departaments ir sagatavojis grozījumus Rīgas domas 2023. gada 29. novembra nolikumā Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājokļu un vides departamenta nolikums, un te būs tādi vairāki būtiski punkti. Pirmais no tiem izriet no audita, un izpildot pašvaldības centrālās administrācijas audita un revīzijas pārvaldes iekšējās kontrolas sistēmas novērtēšanas audita ieteikumi. Mūsu departamenta nolikums ir papildināts ar jaunu apakšpunktu, kas pārēdz departamenta kompetenci kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas uzraudzībā un ir papildināts ar saistošajos noteikumos ietverto kompetenci attiecībā uz decentralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem. Tātad nākamais nolikuma 5.1.16 apakšpunkts ir precizēts, jo pašvaldības dzīvojuma fonda eksploatācijas liederības izvērtēšanas komisija ir departamenta, nevis Rīgas domas izveidota komisija. Nākamais punkts nolikumā, ņemot vērā, ka departamentā mums ir jauna struktūra vienība mājokļu kompetences centrs, tātad attiecīgi arī nolikums ir papildināts ar 2 jauniem apakšpunktiem, un šie apakšpunkti satur minētās struktūra vienības kompetences jautājumus, kas ir labās prakses uzkrāšana un replicēšana mājokļu attīstības un energoefektivitātes jomā pašvaldības administratīvā teritorijā, metodiskas un organizatoriskas palīdzības nodrošināšana dzīvojamo māju kopīpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām. Kā nākamais punkts ir tas, ko minēja jau Zepa kungs, kā komitejas deputāti vairāk kārt tika rosinājuši nodot departamentam kompetenci, kas saistīta ar lēmumu pieņemšanu par jaunu sadzīves ražošanas un bīstamo atkritumu savākšanas, šķirošanas, reģenerācijas vai apglabāšanas vietu,
izveidošanas atļaujām, un departaments arī prasīja un saņēma vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas viedokli, kurā ir norādīts, ka šāds deleģējums nav pretrunā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma normām, un ņemot vērā iepriekš minēto, tātad departamenta nolikums ir papildināts ar jaunu apakšpunktu, kas nosaka, ka departamenta kompetence pieņemt minētos lēmumus. Un kā pēdējais precizējums ir atbilstoši finanšu departamenta norādējumu nolikuma 8.5 apakšpunkti ir svītrot departamenta direktora tiesību atrēķinu slēgt norēķinu kontus kredīti iestādēs, un saskaņā ar spēkā esošo regulējumu departamentam nav savu atsevišķu kontu kredīti iestādēs, viss notiek centralizēti. Paldies, lūdzu atbalstīt. Paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Ir. Paspējāt, Malači, Rempreisa kungs, lūdzu. Jā, labdien. Jūs pieminējāt to reģenerācijas jautājumu. Tas ir tā kā iepirkt zemes noglabāšanai, vai kam? Es tā nesaprotu. Tātad šis te punkts nolikumā, kas tiek šobrīd pievienots kā 5.8 punkts, sākuma daļa principā ir nocitēta no atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. panta. Tātad tie lēmumi, kas līdz šim ir gājuši kā Rīgas domas lēmumi. Tur ir ietverts arī vārds reģenerācija, kas atkrituma apsaimniekošanas likuma izpratnē principā ir gandrīz jebkāda veida darbības ar atkritumiem. Principā tas tiek lietots atkritumu jomā kā sinonīms vārdam pārstrāde vai sagatavošana pārstrādei. Tas, kas jums noteikti interesē, visdrīzāk ir reģenerācija ar enerģijas atgūšanu, tātad par kaut kādu atkritumu dedzināšanu. Bet šajā jomā noteikti tad ir jāvērš uzmanība, ka mēs savā nolikumā ar domu esam arī pievienojuši šo te piebildi, ka šādu lēmumu vai, nezinu, kādā formātā tas notiks, sagatavošana tiek deleģēta departamentam ar piebildi, ja saskaņā ar likumu par ietekmes uz vidu novērtējumu netiek piemērota šī te pilnā ietekmes uz vidu novērtējuma procedūra. Tur, kur būs runa par kādām atkrituma apsaimniekošanas vietām, kas ietveras būtisku atkritumu sadedzināšanu ar enerģijas ieguvi, visdrīzāk tur būs šī te lielā IVN procedūra, un tur tā kārtība būs arī, kur būs iesaistīta pilsētas attīstības departaments, vidas pāraudzības valsts birojas un citas iestādes. Tātad, principā, māju līdz departamentam tiek deleģēts pieņemt lēmumus par šītēm salīdzinoši mazajām atkrituma apsaimniekošanas vietām ar nelielu ietekmi uz vidi. Skaidrs, paldies. Tas nav saistīts ar Getliņiem, tur nekādīgi, ka viņi iepērk tās zemes. Tas ir citā pašvaldībā, jā. Jā, tātad šis ir par tām atļaujām, par kurām mēs lēmjam, kas ir viens no starposmiem visā tajā ķēdītē. Paldies, jā. Izveidot. Un lūgums no manas puses reizi ceturksnī tādā pārskata periodā, tādā pārskatāmā laikā mēs vienkārši noinformējam deputātus, kur tad ir šīs atļaujas sniegtas, tā post faktum faktiski. Tā, vairs jautājums neredzu. Kolēģi, vai kāds ir pieteicies debatēt? Debatētājus neredzu. Aicinu atbalstīt. Un vēl, protams, lūgums, mums tas mājokļa kompetences centrs šobrīd lēnā garā veidojas. Lūgums vienkārši ciešā sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru skatīties, lai mums tās funkcijas nesāk pārklāties kaut kurā brīdī. Balsojam. Labi, apskatīsimies. Rezultātus neuzstāšu. Man pagaidām nerāda rezultāti, nevar kaut ko kalkulēt. Jums kāds?
Tātad 9 par, Tīmu Sanita Jēkabsone Žogota par, 2 atturās, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies, kolēģi. Virzamies tālāk. 11. jautājums par personu, kurām izīrējams dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta numuru 20 apstiprināšanu. Jā. Lūdzu, Jūbuls kundze. Jā. Tad departaments ir sagatavojis grozījumu Rīgas domes 2001. gada 12. jūnija lēmumā numurs 147, ar kuru ir apstiprināts saraksts par dzīvokļiem, kuri ir izīrēti personām un nav nododami privatizācijai. Ņemot vērā izīrēšanas komisijas 2024. gada 15. maija lēmumu, ar kuru nolēmts svītrot neprivatizējumu statusu adresē Lilijas iela 15A4, tātad ir attiecīgi veikts grozījums šajā domes lēmumā, svītrojot no saraksta šo minēto adresi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu. Paldies par ziņojumu, kolēģi. Vai ir jautājumi? Jautājumus neredzu. Debatēm arī neviens nav pieteicies. Virzamies uz balsošanu. Lūdzu, balsojumu. $11 par Elis sistēmā, Anita Jēkabsone Žogota Tīms sistēmā par, 12 par lēmumu projekts apstiprināts. Kolēģi, ceru, ka nav iebildumu, ja domas sēdē par šo jautājumu ziņos Gavara kungs, viņš piekrita. Nav tā, ka viņš aizgāja, mēs tagad pielemjam, viņš piekrita. Ceru, ka nav iebildumu. Virzamies tālāk, tātad saraksta numur 97 apstiprināšana arī. Līdzīgi. Jā, departaments ir sagatavojis grozījumus Rīgas domes 2001. gada 6. februāra lēmumā 9292, ar kuru apstiprināts saraksts 97 un identiski izīrēšanas komisija 27. marta sēdē nolēma svītrot no neprivatizējumu telpu saraksta adreses Lokas iela 114, dzīvoklis 18. Līdz ar to ir sagatavot attiecīgi grozījumi šajā domes lēmumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu. Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumus neredzu. Debatēm izskatās, ka arī neviens nav pieteicies. Lūdzu, balsojam. $12 par Elis sistēmā, Anita Jēkabsone Žogota par Tīms sistēmā, lēmuma projekts atbalstīts, un līdzīgi kā iepriekš, aicinu, ceru, ka neviens neiebilst, ja Gavara kungs par šo ziņo domas sēdē. Virzamies uz priekšu, un tad ir grozījumi par reģistrācijas palīdzības sniegšanu uz kārtību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šie ir tādi drusku nozīmīgāki grozījumi, ka mēs mazliet pamainam kārtību. Lūdzu, vārds ziņojumam. Tātad departaments ir sagatavojis grozījumus Rīgas domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos 141 par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tātad šajos saistošajos noteikumos grozījumi tiek veikti regulāri, jo viņi tiek izmantoti praksē, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem un, respektīvi, redzot kādas problēmas, kad ir nepieciešama uzlabojumi, tad arī dot kārtējie grozījumi. Šoreiz grozījumi ir nepieciešami tāpēc, ka paplašina pašvaldība pensijas vecumu sasniegušu personu loku, kurām ir tiesības saņemt palīdzību, izīrējot sociālo dzīvokli.
ir vienkāršoti nosacījumi un pātrināta palīdzības sniegšana personām, ja ir stājies spēkā tiesas nolēmums par izlikšanu no dzīvojamās telpas, ir papildināti nosacījumi īres līguma noslēgšanai un pagarināšanai, kā arī precizēti kritēriji un nosacījumi tiesībām saņemt palīdzību pašvaldības dzīvājas telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu. Tas ir tā kopumā tie pamat. Ja jūs interesē konkrēti kaut kas, tad es varu arī sīkāk izstāstīt. Lūdzu atbalstīt sagatavoties grozījumus. Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumus neredzu, jā. Čekošina kungs, lūdzu. Jā, paldies. Man jautājums par, vai es pareizi sapratu, ka tagad 2 gadu īres līgums, par 2 gadiem tikai, jā? Nē, protams, bet tas nav ar šiem grozījumiem. Ne ar šiem grozījumiem. Nē, šeit tad vienkāršoti respektīvi ir papildināti nosacījumi, lai ģimenei varētu turpināt pagarināt īres līgumu. Tātad ir precizēti nosacījumi, lai varētu to darīt, vai arī kaut kas tiek pārkāps, lai to nevarētu turpināt. Tātad. Jā, varbūt tad jums liela pieredze, jā, un tieši tagad vairāki rīdznieki jautā par to, ka pamainīs tas arī līkums saima, jā, ka ierobežots tagad līgums nav tā kā beztermiņa, bet ir tie ierobežojumi, bet likumā ierakstīts, ka pašvaldība ir tiesības ierobežot līdz 10 gadiem. Jā, tad, Nē, tā īsti nebūs. Tā nebūs. Nē. Tātad likums saka tā, ka visiem līgumiem, īres līgumiem jābūt terminētiem. Jā. Tātad nav vairs beztermiņa līgumi. Jā. Tātad, un jebkurš izīrētājs vienojas ar savu īrnieku, tā globāli. Jā. Uz kādu termiņu slēgt līgumu turpmāk. Tad izīrētājs piedāvā un īrnieks piekrīt vai nepiekrīt. Ja nevar vienoties par termiņu, tad par termiņa noteikšanu tad jāvēršas ir tiesā. Un tiesa nosaka termiņu. Savukārt attiecībā uz pašvaldības izīrētajiem dzīvokļiem, kā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ir vienmēr noteicis, ka ir jābūt noteiktam termiņam. Vienkārši dažādos politiskos laikos sākotnēji, kad mums bija rindā ļoti daudz tenacmājas īrnieki un bija spēkā vecais īres likums, kurš ļāva arī beztermiņa līgumus noteikt. Mums šie īres līgumi kā palīdzība ir izīrēta arī beztermiņā. Lielai daļai. Un līdz ar to, tā kā tagad ir visi īres līgumi uz 2 gadiem ar nosacījumiem, kad pašvaldība pagarina īres līgumu. Tātad, ja persona ir deklarēta šajā dzīvoklī, ja personai nepiedar īpašums, un ja viņi pilda īres līguma nosacījumus. Tātad nav pārkāpumu tajos gadījumos, visiem tiek pagarināts. Un visiem absolūti 2 gadi, jā? Nav, vai es vienkārši kā profesionālam jautāju tagad, vai jūs nedomājat, ka būtu jēga mainīt mūsu iekšēs, vai aizpašana noteikumi, vai noteikumi, lai būtu tas termiņš, teiksim tā, nevis stingri 2 gadi, bet kādos gadījumos 3 gadi, kādos gadījumos 5 gadi. Vai es nedomāju? Nē, tas nebūtu racionāli, tāpēc, ka ir izveidota kontrolas sistēma, tādā tik pa 2, pirmkārt 2 gadi nav tāds termiņš, lai varētu iedzīvoties lielos parādos, tātad ir ņemta vērā departamenta kapacitāte. Tātad ik pēc 2 gadiem šie īres līgumi tiek pagarināti. Līdz ar to visi nosacījumi tiek pārbaudīti. Tātad šis termiņš ir tāds visracionālākais gan pašvaldībai spēt pārbaudīt, gan arī īrniekam neiedzīvoties lielos parādos. Un spēt jau laikus risināt jautājumu. Izīrēšanas komisija pieņem lēmumus uz mazāku termiņu gadījumos, ja konstatē, ka uz īres līguma noslēgšanas pārslēgšanas laiku uz jaunu termiņu īrniekam ir parāds. Tad parasti tiek iesaistīts sociālais dienests, arī tiek prasīts, lai slēdz vienošanos ar pārvaldnieku par parādu nomaksu, un tad termiņu var samazināt. Bet 2 gadi tas ir maksimums. Bet likums atļauj taču vairāk. Likums saka tā, ka pašvaldība, kuras sniedz palīdzību, pati nosaka termiņu. Mēs nosakām līdz 10 gadiem. Tur ir ierobežojums. Jā. Tas tā kā ierobežojums neatiecās uz pašvaldību.
Viņš ir vispārīgi. Piemēram, uz 10 gadiem tiek slēgti īres līgumi. Šobrīd arī mēs slēdzam to dzīvokļu īrniekiem, kur, piemēram, notiek īrnieka maiņa vai valdītāja maiņa, un kurus joprojām var privatizēt, ko iegūt īpašumā. Tātad šos īres līgumus mēs slēdzam uz 10 gadiem. Paldies jums, liels paldies. Paldies par jautājumiem, paldies arī par atbildēm. Kolēģi, vairāk jautājumu nav, debatēm arī neviens nav pieteicies. Aicinu atbalstīt konkrēto lēmumu projektu. Tā, ar 10 balsīm par ELIS sistēmā, Aneta Jēkabsone Žogota par Teams sistēmā, lēmuma projekts ir atbalstīts. Liels paldies par ziņojumu un par darbu lēmuma projekta sagatavošanā. Kolēģi, ceru, ka nav iebildumu, ja arī par šo jautājumu noziņos Gavarkungs, kā dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas vadītājs. Virzamies tālāk. Grozījuma Rīgas domes nolikumā numur 201 Rīgas valstspilsētas pašvaldības siltuma apgādes jautājumu komisijas nolikums. Lūdzu vārds Dacei Ziediņai. Tad Mājokļu departaments ir sagatavojis Rīgas domes lēmumu projektu grozījumu Rīgas domes 2016. gada 9. aprīļa nolikumā numur 201 Rīgas valstspilsētas pašvaldības siltuma apgādes jautājumu komisijas nolikums. Un tā kā ir zināms, ka ir spēkā jauni saistošie noteikumi, attiecīgi arī šajā nolikumā ir veikti precizējumi. Pirmais punkts atbilstoši jauno saistošo noteikumu redakcijai. Tātad pirms siltuma apgādes veida pirmreizējas izvēles par maiņas nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pašvaldības siltuma apgādes jautājumu komisijai lūdzu saskaņojumu siltuma apgādes veidu izvēlei, siltuma apgādes sistēmas iekārtu uzstādīšanai. Tātad tas ir tas pirmais punkts, kas tiek labots. Nākamais atbilstoši saitošo noteikumu jaunai redakcijai komisija pieņem lēmumu par siltuma apgādes veidu saskaņošanu vai atteikumu saskaņot siltuma apgādes veidu. Tātad praktiski sanāk, ka komisija var pieņemt divu veidu lēmumu saskaņot jauno siltuma apgādes veidu vai atteikt saskaņot siltuma apgādes veidu. Un tad attiecīgi arī 5. punkts no nolikumā izteikt šādā te redakcijām. Tad vēl ir nolikuma 11. punktā precizēju un tiek papildināts ar vārdu darba, kas praktiski nozīmē 2 darba dienas, kad tiek sagatavot komisijas locekļiem nosūtīti materiāli, jo var gadīties, ka tās 2 dienas kā šobrīd iekrīt kādā brīvdienā un attiecīgi komisijas sekretārs nevar paspēt izdarīt. Un vēl beidzamais ir tas, kas svītrots nolikuma 14. punkts, jo tas, ka komisijas lēmums par siltuma apgādes veidu saskaņošanu spēkā 5 gadus jau ir ietverts saistošajos noteikumos un nebūtu dublējums komisijas nolikumā, lūdzu atbalstīt sagatavotā projektu. Paldies par ziņojumu, paldies arī par darbu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumus neredzu, debatēm ar neviens nav pieteicies, aicinu atbalstīt. Deviņi pār ELIS sistēmā, Aneta Jēkabsone Žogota pār Teams sistēmā, 2 atturas, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies, Ikstena kungs, vai jūs esat gatavs noziņot domas sēdē? Paldies, ceru, ka kolēģiem nav iebildumu, virzamies uz priekšu. Nākamais jautājums par tātad grozījumiem
lēmumā numur 23/3020 valsts pilsētas pašvaldības siltumapgādes komisija. Lūdzu, Ziedņīs kundze. Jā, šis tad ir pavisam vienkārši. Tātad ir grozījumi siltumapgādes jautājumu komisijas sastāvā un tiek aizstāta vārdu Mārītas Sprīņģi ar vārdiem Eva Blūma, jo darbinieku maiņa mums ir notikusi un tad attiecīgi Eva Blūma ir galvenais komisijas loceklis. Lūdzu atbalstīt. Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājums neredzu. Debatēm arī neviens nav pieteicies, aicinu atbalstīt. Tātad 11 par ELIS sistēmā, Aneta Jēkabsona Žogota Teams sistēmā, lēmuma projekts ir atbalstīts. Īstena kungs, vai neiebilstat, noziņot? Paldies. Virzamies uz nākamo, ļoti tāds labs jautājums. Jā, tātad par nekustamā īpašuma. Sociālās mājas Biešielā 6, nodošana bezatliedzības lietošanā sociālajiem uzņēmumiem dzīves oāze. Lūdzu, Ieguris kundze. Labdien! Tātad departaments ir sagatavojis lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Biešielā 6 nodošanu bezatliedzības lietošanā sociālam uzņēmumam sabiedrībai ir ierobežot atbildīgu dzīves oāzi uz 10 gadiem. Nododamais nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām ar telpu kopējo platību 251 kvadrātmetrus un mājai piesaistītā zemes gabala daļas proporcionāli nododamo telpu platībai. Īpašuma nodošanas bezatliedzības lietošanā mērķis ir dzīves oāzes darbības nodrošināšana sociālās palīdzības sniegšanas jomā. Dzīves oāzē kopš 2019. gada ir piešķirts sociālā uzņēmuma status, kas tātad dod šīs tiesības. Ņemot vērā starp dzīves oāzi un Rīgas sociālo dienestu noslēgto pakalpojumu līgumu, telpās atrodas dienas aprūpas centrs personām ar demenci, kur tiek piedāvāts sociālais aprūpas pakalpojums, kas ietver sevī sociālo prasmju attīstīšanu vai atjaunošanu, individuālās grupa nodarbības, izglītošanu un psihosociālo atbalstu. Lūdzu atbalstīt. Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājums neredzu, debatēm arī neviens nav pieteicies, kolēģi aicinu atbalstīt. Vienpadsmit balsīm par ELIS sistēmā, Aneta Jēkabsona Žogotu Teams sistēmā. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Vēl paldies par darbu. Ikstena kungs, vai esat gatavs noziņot par šo jautājumu domas sēdē? Paldies jums. Kolēģi, virzamies uz priekšu. Mums ir saistošie noteikumi par ko, piedodiet, atkal izskrēju drusciņu uz priekšu. Tātad par jaunas bīstamu atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Aplokciema ielā 1B. Ļoti iespējams, ka šis ir viens no tiem retajiem vēsturiskajiem brīžiem, ka šis varētu būt mums komitejas noslēdzošais jautājums uz kādu laiku, kamēr mums spēkā būs grozījumi, ja mēs viņus akceptēsim domē. Lūdzu, ministrs ziņojumu. Jā, tieši tā. Ja domē apstiprinās nolikuma grozījumus, tad šādus jautājumus komitejā un arī domē vairs nevajadzēs skatīt. Bet tā kā
vēl ir spēkā vecā kārtība, tad ziņoja par to, ka ir Mājokļu vides departaments saņēmis SIA VNT LOM iesniegumu ar lūgumu, lai pašvaldība pieņem lēmumu par jaunas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Aplauku ielā 1B. Uzņēmums nodarbojās ar metālūžņu apsaimniekošanu. Savukārt lēmums ir nepieciešams, jo vēlas papildus nodarboties arī ar bateriju un svinu saturošo akumulātoru pieņemšanu, šķirošanu un citām darbībām, kas ir šie te bīstamie atkritumi. Tā kā plānotā darbība ir paredzēta rūpnieciskās apbūves teritorijā, tad ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, jo arī ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un ietekmes uz vidi pilnā novērtējuma procedūra netiek piemērota. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Liels paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumiem neredzu. Kāds būtu pieteicies? Viens paspēja, paveicās. Zvejnieka kungs, lūdzu. Jā, tā ceru, ka var dzirdēt. Varbūt muļķīgs jautājums, bet tā vieta ir ārkārtīgi tuvu Milgrāvim un vēlēs pārliecināties tur, ka viss ir droši attiecībā uz to, ka tur kaut kādas noplūdes, kas varētu pēc tam nonākt ūdenī un sekas pēc tam būtu mērāms, un tad visas mūsu galvas šeit būtu. Jā, tātad teritorija, kā jau es minēju, rūpnieciskās apbūves, tātad atļauta šajā zonā. Turpat blakus, ko mēs arī paskatījāmies un pārbaudījām, atrodas jaukta centra apbūves teritorija, kur tas izmantojums var būt dažāds, bet konkrētajā vietā principā ir pārkraušanas vieta, kokmateriāli tiek pārkrauti, un pati darbība ir paredzēta slēgtā angārā. Līdz ar to arī sākotnējā ietekmes vidu novērtējumā ir norādīts, ka, protams, šādi riski pastāv, bet salīdzinoši mazi. Savukārt arī lēmuma projektā ir minēts tas, ka šāda darbība ir atļaujama ar piebildi, ja tas nepalielina rūpniecisko avāriju riskus blakus esošiem risku objektiem, tas ir BLP termināls. Un tātad vēl viens bija objekts ADR Turbo. Lēmuma projektā tas ir minēts, tā kā atgādinājums, principā šie te nosacījumi par šo papildus riska zonu un iespējamo risku pārklāšanos tālāk jau tiks atrunāti piesārņojušās darbības atļaujā. Paldies. Paldies par jautājumiem, paldies par ziņojumu vēlreiz. Debatēm neredzu, ka kāds būtu pieteicies. Kolēģi, aicinu atbalstīt. Tātad 8 par ELIS sistēmā, Aneta Jēkabsone Žogota par Teams, 2 atturās, lēmuma projekts atbalstīts, paldies. Virzamies tālāk, tātad ir saistošie noteikumi par koku, kas aug ārpus meža aizsardzību, uzturēšanu un ciršanu. Šeit mums kā ziņotāji ir kolēģi no attīstības departamenta, tātad attīstības departaments kādu laiciņu strādājis. Izveidojot šos te nosacījumus, protams, ņemot vērā, ka mēs esam lielā mērā iesaistīti tieši varbūt pēc tam uzturēšanā un kopšanā, tad arī mūsu komitejā mēs skatām šos saistošos noteikumus. Lūdzu, vārds. Paldies. Esmu Viktorija Belērta, kas jums prezentēšu jauno saistošo noteikumu projektu. Pēc tam uz jautājumiem palīdzēs atbildēt mans kolēģis Visturs Freimans. Es pirms sākšu to, ka noteikuma projekts jau ir izskatīts pilsētas attīstības komitejā un atbalstīts. Var nedaudz skaļāk, lūdzu. Kāpēc vispār ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts? Pirmkārt,
jaunais pašvaldību likums jau pasaka, ka visi spēkā esošie noteikumi ir piemērojami tikai līdz šī gada jūnija beigām. Un otrs aspekts, ka jau ilgu laiku pašvaldībā ir runāts par to, ka ir nepieciešami stingrāki nosacījumi koku aizsardzībai. Un rezultātā esam pārvērtējuši divus spēkā esošos saistošos noteikumus, 204, kas saucas Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi, bet principā runā par koku ciršanu. Un otrs saistošie noteikumi ir 154, kas runā par vietējas nozīmes aizsargājumiem kokiem. Esam lēmuši par labu tam, ka regulējums tiek apvienots un turpmāk būs viena saistošie noteikumi. Pirmkārt, ja vērtības labad, gan mums pašiem, lai mums būtu vieglāk piemērot viens noteikums, gan arī klientiem būs ērtāk atrast vienā normatīvā aktā gan to, kādā kārtībā ir koki cērtam, gan arī to, ka varbūt viņa īpašumā ir kāds aizsargājums koks, kam ir jau specifiskas prasības. Tāpat esam lēmuši par to, ka jaunajos noteikumos gan tas viss fokus, gan nosaukums ir attiecināms tikai uz kokiem, izslēdzot vārdu apstādījumu, jo tad salīdzinājumā ar esošo regulējumu, tad šajos 204. noteikumos apstādījumu pieminēt tieši divos punktos. Principā noteikumi ir par kokiem. Jaunie saistošie noteikumi sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir par koku aizsardzību un uzturēšanu, un tā ir arī daļa, kur ir piedzīvojis visvairāk pārmaiņu salīdzinājumā pret esošo regulējumu. Otrā daļa ir koku ciršanas procedūra ar minimālām pārmaiņām. Trešā daļa ir zaudējuma atlīdzība praktiski bez pārmaiņām salīdzinot ar esošo regulējumu. Un tātad par vietējas nozīmes aizsargājumiem kokiem. Esam pārņēmuši esošo regulējumu, tās ir 2 grupas. Tik abas šīs grupas ir pārskatītas pēc būtības. Pirmā grupa ir par kokiem, tātad, kuru apkārtmērs, tātad ir pateikts, ka noteiktām sugām, ja apkārtmērs pārsniedz noteiktu izmēru, bet nesasniedz vēl tādu izmēru, lai tas būtu valsts aizsardzības koks, tad, jā, mēs esam pateikuši, ka tie tomēr ir mūsu pašu vietējās nozīmes aizsargājumi koki, tad pārskatot šīs sugas ir tātad palikuši mazāk no 126 uz 121. Savukārt otra daļa jau ir konkrēti koki, kur šobrīd ir 18, bet apsakojot kokus dabā un secinot to stāvokli tad ir lemts, ka mēs konkrēti aizsargājam 13 kokus. Tāpat ir saglabāts aizliegums cirst vietējas nozīmes aizsargājums kokus. Protams, ir izņēmumi. Tas, kas ir mainīts pret esošo regulējumu, ir atzīmēts ar oranžu krāsu, un tas lielākais jauninājums, ka esam iekļāvuši 4. punktu, kas ir tad ņemts no pieredzes darbā ar kokiem. To, ka mēdz būt gadījumi, ka vietējas nozīmes aizsargājums koks atrodas zemes gabalā tik neparocīgā vietā, un tā zemes vienības konfigurācija ir tāda, ka zemes īpašnieks nekādā veidā nevar izmantot šo zemes gabalu. Un ja mēs konstatētu arī, ka šī koka zaudējums nerada būtisku ietekmi, ka mēs varētu lemt par vietējas nozīmes aizsargājumu koku ciršanu. Jāpiemina, ka visi šie 4 punkti nav tikai uz mūsu departamenta izvērtējuma pamata. Visos šajos 4 gadījumos ir jābūt arī atbilstoši speciālista atzinumam. Piemēram, ja ir runa par bīstamību būvē, tad tas ir certificēts būvinženieris, kas ir izvērtējis situāciju un sagatavojis atzinumu, ka koks tiešām bojā būvu, vai, piemēram, ja runa par ietekmi uz vidi, tad tas ir koku kopšanas tehniķa atzinums. Tad jaunums ir koku sakņu aizsardzības zonas, gan grafiskā veidā pielikumā, gan arī tekstā. Profesionāļu vidū tas nav nekas jauns, jau šobrīd ir zināms, tiek lietots praksē koku aizsardzības zonas un norādītie izmēri, bet līdz šim tas nekur nav bijis normatīvi nostiprināts. Tad mēs piedāvājam normatīvi nostiprināt šīs zonas
un secīgi pateikt, kādi darbi katrā zonā ir uzskatām par koka bojāšanu. Un te es pieskaros pie tā galvenā aspekta, kas tas vislielākais jaunums šajos noteikumos, tad saistībā ar koku aizsardzību, ka, protams, mēs rēķinājāmies arī ar pašvaldības likumā ietverto deleģējumu, ka tur tāda īpatnība, ka mēs nevaram pateikt, ko drīkst vai nedrīkst darīt visiem kokiem Rīgā, proti, ja runa par kokiem privātā teritorijā, tad tur mums ir rokas pa īsu, pašvaldības likuma deleģējumu, tāpēc mēs gājām, ja tā var teikt, apkārtceļu un detalizējām meža likumā noteikto koka bojāšanas jēdzienu, tātad pasakot, kas konkrēti kurā sakņu aizsardzības zonā ir uzskatāms par koka bojāšanu. Un tas pats svarīgākais, ka mēs pasakām, ka koka sakņu, kritiskajā sakņu aizsardzības zonā jāizmanto tikai beztranšēju metode vai cita metode, ar kuru netiek bojāts koka saknes. Un savukārt minimālajā sakņu aizsardzības zonā pasakam, ka nevaram izmantot traktoru tehniku. Mēs pretēji, tad tā ir uzskatām par koka bojāšanu. Arī no šiem nosacījumiem paredzēti izņēmumi, piemēram, ja koka kopšanas tehniķis ir konstatējis, ka konkrētajā vietā kritiskajā sakņu aizsardzības zonā neatrodas sakņu sistēma, tad var izmantot arī tātad citas metodas, ne tikai beztranšēju vai kādu metodu, kas nebojā koka saknes. Vai piemēram, kopšanas tehniķis ir izvērtējis paredzētos darbus un sniedzis atzinumu, ka tas, kas tiek darīts, nekādā veidā neietekmē koka un koka sakņu sistēmu. Vēl viens jaunums, kas salīdzinot ar esošo regulējumu, ir tas, ka mēs pieļaujam izņēmumu gadījumos, ka nokalts vai bīstams koks varētu netikt nocirsts pretēji tam, ka šobrīd ir obligāti jācer nokalts vai bīstams koks. Šis arī ir ņemts no prakses, ka šādi gadījumi ir, un tad mēs izvirzam divus nosacījumus, kad tad var netikt nokalts vai bīstams koks. Tad, pirmkārt, lai tiktu konstatēts tas iemesls, kāpēc nevajadzētu nocirst šo koku, tad ir ainaviski, ekoloģiski vai kultūra vēsturiski iemesli, piemēram, no prakses, ka mums bija nokalts koks, bet tajā atradās, to apdzīvoja aizsargājums kukainis. No šāda aspekta nebūtu labi zaudēt šādu koku. Un otrs nosacījums, tātad to pirmo nosacījumu pierādā atbilstoši speciālistu atzinums, tātad, ja tas ir runa par kukaiņiem, tātad attiecīgs speciālists ir apsakojis, konstatējis, uzrakstījis atzinumu, ka kukaiņs tur dzīvo un tātad vajadzētu to saglabāt. Un otrs nosacījums, kā koku kopšanas tehniķu uzraudzībā ir veikti apdraudējumi, pasākumi, lai novērstu apdraudējumus, lai tad šāds koks nebūtu bīstams sabiedrībai. Tāpat esam iekļāvuši jaunu pienākumu, ka pirms rakšanas darbu uzsākšanas kritiskajā minimālajā sakņu aizsardzības zonā jāinformē departaments. Tas ir ar mērķi, lai mums būtu iespēja rīkoties proaktīvi, jo šobrīd, tad, kad mēs saņemam iesniegumus vai zvanus par to, ka kaut kur notiek potenciāli kādas neatbilstības, ka tiek bojātas koka saknes, tad, kad mēs aizbraucam līdz tai vietai, tad bedri ir aizrakti un mēs neko vairs nespējam konstatēt. Šādā veidā saņemot informāciju vispirms, mēs varam tad izlasīt kārtībā vai zinot, ka potenciāli varētu būt kādas problēmas, jau būt klāt pie pašiem rakšanas darbiem. Attiecībās publiskām apspriešanām mēs esam precizējuši un papildinājuši 4 gadījumiem, kad publiska apspriešana Rīgas vēsturiskajā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā var tikt nepiemērota. Principā tie gadījumi, ka tāpat tās ir zināms tas rezultāts un apspriešana tur daudz neietekmēt, ja koks ir bojāts, mazvērtīgs vai ja ir plānots nacionālo interešu objekts, sabiedrībai nozīmīgs objekts vai maģistrālā infrastruktūra. Un vēl viens jaunums ir par to, ka mēs mainām nosacīt to institūciju, kas izdod administratīvos aktus un lēmumus par koku ciršanu.
Ja šobrīd šādus lēmumus pieņem Rīgas domas apstādījuma saglabāšanas komisija, tad noteikumi paredz, ka lēmumu turpmāk pieņems pats departaments. Šis ir arī mērķis, lai samazinātu administratīvo slogu, jo šobrīd pēc regulējuma sanāk, ka jebkuru lēmumu, ne tikai konkrēti par koku ciršanu, bet arī par termiņu pagarināšanu, par papildus informācijas pieprasīšanu un koku kopšanu arī pieņem komisija, un brīžiem komisijas darba kārtība mērām ir 11 jautājumu. Tātad šie noteikumi stāsies spēkā, lēmumu pieņems departaments, bet mēs saglabājam komisiju kā iekšēju institūciju, kas nozīmīgus koku ciršanas gadījumus skatīs jebkurā gadījumā arī turpmāk, un šis komisijas lēmums būs saistoši departamentu darbiniekiem jau tālāk pieņemot lēmumus, tad izdotot administratīvos aktus. Īsumā tas viss. Paldies un atbildēsim. Liels paldies par ziņojumu. Tā, es redzu, ka deputātiem ir jautājumi. Pirmais jautājumiem pieteicis Ērenpresa kungs. Lūdzu, Ērenpresa kungs. Jā, labdien. Sagildu, vai nebija iespējams mums atsūtīt šo projektu, jau kur varētu ieraudzīt tās izmaiņas, tā kā esmu sarkan vai pasvītrots vai kaut kā tā, ja mums būtu vieglāk atrast to, ko jūs esat mainījuši, nevis šodien jūs izstāstījāt ātri un vienkārši, mums tagad ir kaut kā jāsagramo tas viss. Mēs, teiksim, iepriekš es atradu tikai dažas vietas, kuras tad bija mainītas. Vienā failā es to nevaru nemaz izdarīt, jo tie ir 2 saistošie noteikumi, kurus mēs esam apvienojuši. Es varu mēģināt, katrā noteikumi. Vienkārši parasta sarkano atzīmē vai kaut kāds pasvītro vai kaut kā tā, kad iepriekšējais un tagadējais variants vai kaut kā tā. Mēs varam sagatavot. Jā, jau tā kā viss tā kā pa vēlu, protams, jā, bet šeit tā runa ir, ka attīstības komiteja jau ir izskatījusi šos noteikumus, faktiski ir apstiprinājusi. Mēs vairāk izskatām tādā, tā kā zināšanu formātā. Noteikti, ka var atsūtīt līdz domas sēdēji. Domas sēde mums vēl kādu laiciņu priekšā, tā, lai būtu priekšstats arī citiem deputātiem, īstenībā tas būtu vajag, okay, ja to var izdarīt fiziski. Jā. Tas ir 2 failos, nevis vienā. Jā, kas ir viņi integrējas kopā. Tad, paldies. Vieglāk izsekot būs, jā. Paldies. Un otrs, Sajūs, vai līdz šim tagad es sapratu, ka tā apstādījuma komisija tiks likvidēta, ja? Jā. Tie visi lēmumi, ko viņi pieņēmuši līdz šim, būs saistoši vai nebūs saistoši? Paliek spēkā esoši. Jā, visu to, ko viņi lēmuši, viss paliek spēkā un netiks mainīts nekas. Skaidrs. Tātad man vēl jautājums ir par to punktu 13.5. 13.5. Jā, tur ir koku ciršanas izvērtēšanas kārtība, tiks piecinās certifikātu būvu speciālistu atzinums, koks bojā būvi, inženieri tīklu vai traucēja to darbības izņemot. Tas bija vai tas nebija? Tas ir pārņemts no esošā regulējuma. No esošā? Interesanti. Kāds var būt? Es vienkārši zinu, ka šobrīd notiek tiesvedības ar attīstības departamentu vai Rīgas domu, kā tas ir, un ka tur ir jau ilgstoši, pat daudz tuvāk ir mājai koks, kas bojā, ēku, ja, kas ir saplaisājis mūris, bet vienalga viņiem neļauj viņu cirst to koku. Es vienkārši saprotu, kaut kas tur nav, 20 centimetrus no mājas bija, ja es pareizi atceros. Tā tiesība, kas šobrīd noteikti ir par vietējas nozīmes aizsargājumu koku. Tā ir atšķirība. Tad kas ir svarīgāks, ēka vai koks tagad? Par to šobrīd noteikti tiesvedība. Bet kā jūs uzskatāt? Es uzskatu, ka svarīgāks ir cilvēka, svarīgāks ir samērīgums. Tas ir tas, ko uzskatu. Ja. Varbūt situācijas, kad ir ēka svarīgāk un ir situācijas, kad koks ir svarīgāks. Skaidrs. Tad, ja koks uzkrīt cilvēkam, svarīgs koks uzkrīt nesvarīgam cilvēkam, tad svarīgs. Ne visās ēkās dzīvo cilvēki. Cilvēki tur nevar dzīvot, tāpēc, ka viņš baidās tur dzīvot, jo viņam māja plīst uz pusēm un koks var uzgāzties virsū mājai. Bet tāpēc ir veidi, kā šo koku var nocirst. Tikai ir jāaiziet visi šie priekšnosacījumi, lai ir pietiekami daudz informācijas, ka tiešām nav citu variantu, un ja citu variantu nav, tad mēs runājam. Protams, kad
ka koks nav tik vērtīgs kā cilvēks. Jebkurā gadījumā koks, protams, nav tik vērtīgāks kā cilvēks. Es vienkārši tā tiesvedība tiek jau ievilkt ļoti ilgi, cilvēks ļoti cienījamies gados, pāri 80 gadiem, es vienkārši uzgaidu, ka viņš nomirs vienkārši, un tad arī viss beigsies. Es saprotu, tā tiek tagad atkal atlikt tiesa nākošā. Es vienkārši biju gaidījis, ka tagad būs kaut kāds izmaiņas, un ka varēs, tad viņam tā kā nāks pretī. Es tā kā biju domājis, ka tur. Šajā tiesas sēdē tika informēts iedzīvotājs par to, kādi dokumenti ir nepieciešami. Cik es zinu, tad šie dokumenti ir iesniegti, un tagad nākamajā tiesas sēdē tiesas līdz lēmumu. Skaidrs, jā, labi. Jā, un par tām koku sakņu zonām, tad kā tad tur paliek, tad es vienkārši zinu, ka Valmieras novadā jau sen tāda sistēma ir, kad viņi izmēra koku apkārtmēru, tad sareizināt, cik tur drīkst rakt tikai noteikti attālumā no koka, no stumbra. Vai tad līdz šim nebija tāda noteikuma? Rīgā mērogā ne. Rīgā nebija. Valmieras novadā ir tāda noteikuma, Rīgā nav bijuši, ja? Interesanti, es bija galvaspilsētā, dzīvots vienkārši. Tur viss tā kā normāli visiem saprotams, tas tā kā ir, bet šeit nav. Jā, tiešām. Tagad būs, tur jau par to ir tagad runa, ka tagad būs. 2024. gads, jā. Labi, paldies. Man vairs jautājumi. Paldies par jautājumiem. Jautājumiem vārds Ģērī kundze, lūdzu. Labdien, paldies par ziņojumu. Man ir sekojušs jautājums. Esmu spiesta uzdot to šeit, jo es uzrakstīju deputātu pieprasījumu 13. maijā un vēl joprojām neesmu saņēmusi atbildi. Tātad tas ir pa kokiem. Vienam rīdziniekam Braļu Kaudīšu ielā 9 ir 4 valriekstu koki. Viņš to ir atvedis 83. gada no Tadžikistāna un lūdzu sniegt informāciju saistībā ar iespēju piešķirt tiem aizsargājumu koku statusu. Sakiet lūdzu, kad var saņemt šo atbildi un kur man griezties par šo jautājumu? Es saprotu, ka šobrīd koki ir apsakoti un ir novērtēti. Šie koki? Jūs ziniet, pa ko iet runa, jā? Es zinu. Jā. Par viņiem bija arī pirms pāris gadiem bija cits deputātu pieprasījums, un toreiz neviens no viņiem nebija aizsargājums. Es pats viņus esmu apsakojis. Šobrīd es tā no kolēģiem saprotu informāciju, ka viņi ir apsakoti, un tad tuvākajās dienās vajadzētu būt atbildēji. Man atbildēja uz šo te deputātu pieprasījumu, jo ir jau visi... Jūs pieprasījāt, tad jums atbildēja. Jā. Labi, jo ir iztecējuši visi termiņi, ja? Paldies. Paldies. Vārds jautājumiem Pupuls kundze, lūdzu. Man būs specifisks, bet es ceru, ka ļoti īsts un vienkāršs jautājums par punktu 9.3, kurā teiks, ka ka var nepiemērot noteikumu 8.2 un 8.3 apakšpunktus, kas ir par to, ka nedrīkst veikt konkrētus darbus. Un šis izņēmums ir tad, ja tiek veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi ielas sarkano līniju robežās, nepārsniedzot 30 cm dziļumu un nepalielinot apjomu. Es saprotu tad, ka tas attiec uz tādiem gadījumiem, ka tiek tikai, tur teiksim, mainīta asfalta virskārta vai kaut kādas flīzes ņemtas nost, bet tas neiekļauj būtisku rakšanu. Un mēs pieņemam, ka to 30 cm dziļums ir pietiekams, lai netraumētu koku saknes. Jā, mēs pieņemam, ka šajā dziļumā, kur jau ir esoša tā kā ielas infrastruktūra, ka tur saknēm nevajadzētu būt. Mēs zinām, ka dažos mikrorajonos ir sevišķi, bet ne tikai ir slavenas ietves, kuras ir pacēlušās, jo koku saknes tās ir pacēlušas, un tad koku saknes ir krietni augstāk. Kā būtu tas risinājums šādos gadījumos, jo es saprotu, ka, tad tā sakne ir krietni augstāk nekā ir tie 30 centimetri, vai ir kāds izņēmuma gadījums, vai ir kaut kāds cits metodas? Arī šis te neizslēdz iespēju, ka ir iespējams izmantot cits metodas. Ja tiešām ir šāda situācija, kur saknes ir visu izcilājuši un ir pie pašas, virskārtas zemē, tad arī šis te punkts neaizliedz izmantot šīs metodas. Tas ir attiecīgo speciālistu kompetents jautājums. Bet tad kad mēs runājam par citām metodēm, tas nozīmē metodas, kuras netraumētu šīs konkrētās izņēmuma saknes. Jā. Ok, skaidrs, paldies.
Paldies. Kolēģi, jautājumiem neviens vairs nav pieteicies. Debatēm arī neviens nav pieteicies. Aicinu atbalstīt, lai gan formāli jau, lēmuma projekts ir atbalstīts attīstības komitejā, vairāk prasās tikai, tā teikt, izskatīt viņus, bet es aicinu atbalstīt, jebkurā gadījumā, jo viņi virzās lēnā garā uz domu. Lūdzu, balsojam. Interesants juridisks kāzus. Ar 11 par Elisā attālināti nav, atturās 1, lēmuma projekts ir atbalstīts, sirsnīgs paldies par ziņojumu, sirsnīgs paldies arī par balsojumiem. Kolēģi, mēs ieejam, ja tā var teikt, slēgtajā daļā, aicinu atslēgties no tiešraides. Sēdi slēdzi. Paldies arī, Lubāra kungs, jums par darbu un ziņojumu.